Paldies Viljamam Šulcam. Viljams no misijas pakāpiena man Rībens kundze prasīja, tad es laboju savu kļūdu, ka es viņu nepieteicu misiju pakāpienu vadītājs, ilgadējs. Tagad es dodu vārdu Jānim Roškalnam, kurš sarunāsies ar ļoti īpašu cilvēku, kas ir arī mūsu zālē. Jā, mūsu vidū ir Elkinas kundze. Latvijā viņu sauc vienkārši par PJ. 2000. gadā Elkinas kundze atbrauc no Amerikas. Viņa jau bija vairākas reizes bijusi Latvijā un Latviju iemīlējusi. Un redzot to, kas šeit notiek ar bērniem, viņa nolēma šeit palikt, nodibināja palīdzības misiju dzīvības vērtību un atvēra mazu istabiņu, birojiņu Lāčplieša ielā 37. Tur stāv sonogrāfs un viss, lai sievietei izskaidrotu aborta būtību un sekas. Dienā pie viņas ierodās 5 līdz 7 sievietes. Pa šiem gadiem ir ticis palīdzēts aptuveni 1000 sievietēm atteikties no aborta. Tas nozīmē, ka mēs varam arī teikt, ka viņa ir Latvijai dāvinājusi 1000 cilvēkus. Godātāji Elkinas kundzei es gribu uzdot 2 jautājumus. Pirmais, kas ir tie galvenie iemesli, kādēļ sievietes Latvijā nonāk pie lēmuma taisīt abortus? Pieceļieties varbūt, lai jūs redzētu. The main reason the women come is to get help for their babies. No, why they make abortion. Oh, when they make abortion. Yeah, when they come to you, why they want to make abortion. Okay. We always educate every woman that comes about abortion, well, regardless of the reason that she's coming to our office. Viņi saka, mēs vienmēr izglītojam visas sievietes, kas nāk pie mūsu ofisa par abortu, vienalga, kādēļ viņas nāk pie mums. Jā. Bet kas ir tie iemesli, kādēļ viņas atnāk? But what are the reasons why they come to the office? The different reasons is that they maybe already have one baby and they need baby food because they don't have a job or they're a single parent. Bieži viņas nāk pie mums, jo varbūt viņām jau ir viens bērns un viņām ir vajadzīga kāda pārtika bērniem. Jā, vai arī viņām nav darba, viņas ir vientuļās māmiņas. Jā. Un sakiet, cik no tām sievietēm, kas atnāk pie jums, pēc tam atsakās no abortiem? How many of the women that come to us say no to the abortion? We have had in the past years 31 women who through Procentuāli cik? The percentages, how many? Oh, I don't know. But 31 women who have said no to abortion through the ultrasound machine. Iepriekšējos gados mums ir bijusi 31 sieviete, kuri pateikusi ne abortiem dēļ tās ultrasonogrāfijas mašīnas, kas ir pie mums. But those numbers could be a lot bigger if gynecologists who are pro-life would send their patients to different centers that specialize in counseling against abortion. Bet šie cipari varētu būt daudz lielāki, ja ginekologi, kuri ir par dzīvību, sūtīt savus pacientus uz dažādiem centriem, kuri izglīto sievietes paturēt mazuļus un ir par dzīvību. Un sakiet, kas ir tie galvenie iemesli, kādēļ sievietes tad izlēma atteikties no aborta? What are the main reasons why women decide to say no to abortion? The main reason is because they see their little baby's heartbeat beating and they hear it on the ultrasound machine, and because of that we educate them about the little baby that Diana showed. Jā, galvenie iemesli tas, ka sievietes redz un dzird jau sirsniņu, kas mazulim sitās, un mēs arī viņiem dodam un izglītojam to mazo bērniņu, ko jūs saņēmāt jau pie reģistrēšanas, un tur arī dažādi fakti par to ir. Jā, un mēs arī stāstam par psiholoģiskām sekām. Jā, es domāju, ka mēs tad varam tagad pateikties visas Latvijas vārdā ar aplausiem par šo lielo darbu. Ļoti būtiska lieta, runājot par abortiem, ir likumi, kādus mēs esam pieņēmuši, kādus mēs grasamies pieņemt, to tikai pieņemsim, un par tiem, tieši par šo juridisko aspektu vairāk pastāstīs Natālija Lazukina, juridisko zinātņu maģistra. Lūdzu. Un tā viņas tēma ir ļoti konkrēta, vai nedzimis bērns ir tiesību subjekts.
Paldies. Jā, es gribēju paskatīties uz šo tēmu, varbūt mazliet no juridiskā viedokļa un paskatīties vispār, kāds regulējums ir Latvijā, kāds regulējums ir starptautiski, kāda ir tiesu prakse, piemēram, Vācijas konstitucionālā tiesā vai Eiropas cilvēktiesību tiesā, un paskatīties arī uz šo jautājumu mazliet no dabisko tiesību viedokļa, un kā mēs zinām, dabiskās tiesības, tās ir nerakstītas tiesības, tie ir tie vispārīgie morāls un ētikas principi, kurus nemaz nav nepieciešams juridiski nostiprināt vai pierakstīt, lai viņi būtu spēkā, bet viņi, neskatoties uz to, vienalga darbojās tiesiskā valstī, kāda ir arī Latvija. Un, jā, tātad es sākšu ar to, kā tiesības uz dzīvību ir regulētas starptautiskajos aktos. Jā, tātad Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām nosaka, ka tiesības uz dzīvību ir katra cilvēka neatņemamas tiesības. Šīs tiesības aizsargā likums. Nevienam nedrīkst patvarīgi atņemt dzīvību. ANO vispārējā cilvēktiesību deklarācija 3. pants. Ikvienam ir tiesības uz dzīvību. Eiropas padomes, Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Nevienam nedrīkst ar nodomu atņemt dzīvību, izņemot, ja tiek izpildīts tiesas spriedums pēc apsūdzības noziegumā, par kuru likums paredz šādu sodu. Un šeit jau arī arhibīskaps pareizi minēja, ka pēc būtības šīs juridiskās konstrukcijas ir ļoti līdzīgas ar nāves sodu. Jā, varbūt mēs bieži vien nepaskatāmies vispār uz abortu no šāda viedokļa, bet pēc būtības tas tā ir. Tad ir ANO bērnu tiesību deklarācijas preambula, kurā ir teikts, ka bērnam viņa fiziskā un garīgā brieduma trūkuma dēļ ir nepieciešama īpaša aizsardzība un gādība, ieskaitot arī pienācīgu tiesisko aizsardzību kā pirms, tā arī pēc dzimšanas. Tātad šis ir pamats arī runāt par bērna tiesībām vēl pirms dzimšanas un iespējām, kā mēs varam viņu aizsargāt. Es vēlāk mazliet pieskaršos arī par to, vai bērns vispār tiek uzskatīts par tiesību subjektu un vai viņš būtu jāuzskata par tādu. Par to arī pastāv diskusijas starp juristiem, un es mēģināšu parādīt arī jums, kādas ir iespējamās sekas. Tātad par regulējumu Latvijā mēs zinām Satversmi un 93. pantu, kas nosaka, ka ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Un tas būs jautājums, protams, ko nozīmē ik viens, vai nedzimis bērns arī būs šis ik viens. Jā, un tad ir arī 94. pants, kur ir runa par personas neaizskaramību. Un arī, kā Diāna Staņko minēja, kad notiek šīs darbības abortu laikā ar bērnu, kurā viņš arī cieš un notiek visu šīs lietas, un tad ir jautājums, vai mēs varam piemērot arī šo pantu, un vai tā ir uzskatām par personu. Tad ir seksuālās un reproduktīvās veselības likums, un likuma mērķis ir noteikti tātad arī aizsargāt nedzimušu dzīvību. Jā. It kā deklaratīvi šīs normas izskatās labi pagaidām. Tad ir bērnu tiesību aizsardzības likums, kas arī nosaka tātad katra bērna neatņemamas tiesības uz dzīvības un attīstības aizsardzību. Jā, tad arī tālāk par personas neaizskaramību un par to, kad ir aizliegts izturēties cietsirdīgi, mocīt, fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu. Jā, un pēc tam ir šis tāds pats bēdīgākais normatīvais akts ir ministra kabineta noteikumi par grūtniecības pārtraukšanu, un kur ir arī definēts šis legālais aborts, kas būtībā ir, kas notiek pēc tīri sievietes gribas, līdz 12. nedēļai. Jā, un diemžēl nav runa par vīriešu gribu, netiek prasīta,
un netiek noteikti arī nekādi kritēriji, kad, piemēram, šajā gadījumā būtu papildus nepieciešami arī, piemēram, sievietes dzīvības apdraudējums vai vēl kaut kāda cita kvalificējoša kritērija. Tas ir vienkārši sievietes lēmums. Ārstniecības likuma 1. pāns, kur ir definēts pacients. Tas tāds retorisks jautājums, vai mēs šo nedzimušo bērnu arī varam uzskatīt par pacientu, no kā arī izrietētu pienākums aizsargāt viņu veselību un aprūpēt. Tad es atvainojos. Ārstniecības likuma 40. pāns nosaka, ka ārsts ir atbildīgs par nedzimušas dzīvības saglabāšanu, un viņa pienākums ir mēģināt atrunāt pacienti no grūtniecības pārtraukšanas. Un mēs arī šeit dzirdējām, ka bieži vien nedarbojās šis pāns, kad ārsti pat mudina sievietes uz šādām lietām. Tad ir arī interesants arī civilikuma 386. pāns, kas ir mantojuma tiesības. Un tur ir noteikts, ka fiziska persona spēja mantot, ja mantojuma atklāšanās laikā viņa ir ieņemta, kaut arī vēl nav piedzimusi. Un, tad rodās tas retoriskais jautājums, kad bērnam ir tiesības uz mantojumu jau kopš ieņemšanas brīža, bet vai viņam ir tiesības uz dzīvību? Tālāk par tiesībām uz dzīvību citu valstu konstitūcijās. Šeit ir minēti piemēri no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Krievijas un Ungārijas. Un visu šo valstu konstitūcijās pēc būtības tiek aizsargāta dzīvība, personas tiesības uz dzīvību, personīgo neaizskaramību, integritāti un drošību. Arī Latvijā attiecīgi satversmē šis princips ir. Jautājums ir, protams, par piemērošanu, jautājums ir par pakārtotajiem normatīvajiem aktiem, vai viņi tiešām atbilst šim principam par tiesībām uz dzīvību, un, manuprāt, neatbilst. Mazliet par Vācijas konstitucionālās tiesas praksi. Mēs zinām, ka Vācija no juridiskā viedokļa Latvijai bieži vien ir kā paraugu valsts, un daudz likumus mēs arī skatāmies, kā Vācija veido, un mēs ņemam piemēru gan civilikumu, gan konstitūciju, gan citus likumus. Un konstitucionālā tiesa arī ir tātad lēmusi pāris lietās tieši par grūtniecības pārtraukšanu, par bērnu tiesībām uz dzīvību. Un tur ir pavisam skaidri teikts, ka kad mātes miesās veidojušās dzīvība kā patstāvīgs tiesības subjekts bauda konstitūcijas aizsardzību, un kad valstī ir pienākums aizsargāt šo dzīvību. Un tas ir ne tikai tātad aizliegums iejaukties dzīvības veidošanas procesā, bet arī veikt, ir pienākums tātad aktīvi aizsargāt šo jauno dzīvību. Un arī par to, ka miesas augļu dzīvības aizsardzība principā visas grūtniecības laikā ir vērtējama augstāk par grūtnieces pašnoteikšanās tiesībām. Par to būs arī mazliet vēlāk, kur sadurās divas šīs tiesības, bērnu tiesības uz dzīvību un šīs personiskās tiesības, ko varētu minēt pie mātes tiesībām. Ir arī vēl cita lieta. Tieši Vācijas konstitucionālajā tiesā. Un tur arī ir runāts tieši par to, ka valstī ir pienākums aizsargāt šo dzīvību. Un arī par to, ka kad šim nedzimušajam bērnam piemīt cilvēka cieņa un viņam ir tiesības uz dzīvību. Tātad tiesību sistēmai ir jāgarantē tās pilnīgu īstenošanu, ar to saprotot nedzimušā bērna tiesības uz dzīvību. Šīs tiesības uz dzīvību nerodas tikai tad, kad māte tām piekrīt. Tātad bērna tiesības uz dzīvību ir pilnīgi neatkarīgas no mātes gribas.
Nedzimušais bauda tiesisku aizsardzību arī iepratim savai mātei. Šāda aizsardzība ir iespējama tikai tad, ja likumdevējs viņai principā aizliedz grūtniecības pārtraukšanu, līdz ar to uzliktams viņai par pienākumu bērnu iznēsāt, jo savādāk šis princips vienkārši nedarbotos. Principālais grūtniecības pārtraukšanas aizliegums un principālais pienākums iznēsāt bērnu ir divi nešķirami no konstitūcijas izrietošās aizsardzības elementi. Grūtniecības pārtraukšana principā jebkurā grūtniecības laikā jāuzskata par pretiesisku, tādēļ te ir jābūt ar likumu aizliegtai. Vācijā arī krimināla likumā ir pants par to, kad tiek piemērots sods par abortu veikšanu. Jā, un arī Vācijas konstitucionālā tiesa ir teikusi arī tādu lietu, kad valstī ir pienākums tad iedzīvināt sabiedrībā šo apziņu par nedzimušā bērnu tiesībām un par bērnu vērtību. Par Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi ir tā, ka šī prakse nav viennozīmīga, un Eiropas cilvēktiesību tiesa atsakās ieņemt kaut kādu striktu pozīciju šajā jautājumā. Viņi nosaka, ka katrai valstī pašai ir tiesības izlemt šo sensitīvo jautājumu un definēt abortu legalitāti. Jā, un par tiesībām uz dzīvību saturu, kā jau es sākumā minēju, tiesības uz dzīvību ir pieskaitāmas pie dabiskām, fundamentālām, pilnīgi neatņemamām tiesībām, kuras eksistē neatkarīgi no to formas, vai viņas ir rakstveidā, vai viņas nav rakstveidā, vai viņas ir ierakstītas satversmē, vai ir kaut kāds pretrunīgs akts, kas pasaka, ka tomēr var pārtraukt šo dzīvību. Šīs tiesības eksistē pilnīgi neatkarīgi no tām. Un līdz ar to demokrātiskajai un tiesiskai valstī ir jāvadās no šīm dabiskajām tiesībām. Un šīs dabiskās tiesības nav nekādā veidā ierobežojamas, un mēs to redzam arī satversmē. 93. pants, kurš nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz dzīvību, viņš nav ierobežojams, ko mums arī pat neatļauj 116. pants. Un līdz ar to valstī ir pienākums atturēties no tīšas un pretiesiskas dzīvības atņemšanas un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu šo dzīvību. Un visdiskutablākais jautājums ir tieši par šo tiesību uz dzīvību subjektu. Un kā mēs to definējam, no kura brīža šai jaunajai dzīvībai bērniņam rodās šīs tiesības. Jā, manuprāt, tiešām, kad ik viens ir uzskatāms, kas ir satversmē, kad ik viena tiesības uz dzīvību aizsargā likums, un šis te ik viens būtu jāuzskatā arī par šo nedzimušo bērnu, ņemot vērā šos starptautiskos principus, ņemot vērā dabiskās tiesības, un jāņem vērā arī zinātnes atziņas par to, kad cilvēks rodas vispirms bioloģiski, viņš tiek iznēsāts tā kā mātes miesās, un tikai pēc tam viņš rodas sociāli. Mēs nevaram nodalīt nekādā veidā šos posmus cilvēka dzīvē. Jā, un ir pierādīts, ka cilvēka aizmetņa dzīvība sākas ar ieņemšanas brīdi, un tās kvalitāte pieaug ar katru embrija attīstības posmu. Jā, mēs nevaram tiešām novilkt to līniju, kad mēs varam pateikt, ka tas ir tikai kaut kāds šūnu veidojums, un ka tas jau ir cilvēks. Jā, šeit arī par tiem diviem posmiem mazliet, bet par to jau bija runa. Jā, un arī par to, kā cilvēks rodās un darbojās, to mēs arī mazliet jau dzirdējām. Un šeit rodās tāds tiesību filozofisks jautājums no tā visa. Vai tiešām šis nedzimušais bērns ir tikai sievietes ķermeņa daļa, vai arī tā ir bioloģiska un unikāla cilvēciska būtne, kas aug sievietes ķermenī un kas ir jau pēc būtības neatkarīga un kas jau bauda kaut kādu konkrētu tiesisku aizsardzību. Jā, tātad šeit notiek šī sadursme starp divām tiesībām, kas ir tiesības uz dzīvību un cieņu, un vecāku tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.
Tātad cilvēkam piemītošā pašcieņa nosaka, ka īpašu cienību pret to ne tikai kā pret eksistējošu subjektu, bet arī pret dažādām tā eksistences formām, kā pirms dzimšanas, tā arī pēc nāves. Bērnam viņa fiziskā un garīgā brieduma trūkuma dēļ ir nepieciešama īpaša aizsardzība un gādība, ieskaitot arī pienācīgu tiesisko aizsardzību kā pirms, tā arī pēc dzimšanas. Runājot par šo divu principu sadursmi, ir jādomā par vērtībām, kādas slēpjās aiz šiem principiem un par to, kurš no šiem principiem būtu pārāks. Un mēs redzam arī kaut vai elementāri, ja skatāmies uz Latvijas satversmi, tad šis 93. pants, kurš aizsargā tiesības uz dzīvību, viņš nav ierobežojums. Tomēr 96. pāns, kas dod šīs tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, viņš ir ierobežojams attiecīgos gadījumos. Un viens no tiem gadījumiem ir ievērojot citu cilvēku tiesības. Un ja mēs šo nedzimušo bērnu uzskatām par cilvēku, es domāju, mums šaubu par to nav, tad mums ir jāievēro arī viņa tiesības. Un tas ir tas pamatojums, kāpēc tiesības uz dzīvību būtu prioritāras un jāņem vērā. Šeit ir pasaules abortu karte, un mēs redzam pēc būtības, ka tā legalitāte apmēram dalās uz pusēm. Tā lilā un sarkanā krāsa būs, kur aborti ir legāli, un Latvija arī ir tajā skaitā, un zaļais un zeltainais būs tās valstis, kur tas ir izdarāms grūtāk. Un mēs redzam, ka Latvija pieder pie vienām no visliberālākajām valstīm, un es domāju, tas arī mums liek aizdomāties, kāpēc tas tā ir, un varbūt ir arī kaut kas jāmaina. Īrijā, piemēram, ir aizliegts, un vēl dažās Eiropas valstīs, un mēs zinām, ka notiek tā abortu migrācija. Es tulīt beigšu. Paldies. Tātad Latvija pieder pie vienām no liberālākajām valstīm šajā jautājumā. Un par situāciju to mēs jau arī dzirdējām. Varbūt tikai pēdējais aspekts par to, kad ir zaudējis spēku Veselības ministrijas rīkojums par rakstveida informāciju par grūtniecības pārtraukšanas morālajiem aspektiem. Tur bija pienākums par to, ka sievietēm pirms grūtniecības pārtraukšanas ir jāiepazīstās ar pāris lietām, ar tām sekām, kas būs pēc grūtniecības. Tagad šis rīkojums ir zaudējis spēku un tas vairāk nedarbojās. Gribētu nobeigt varbūt ar pāris priekšlikumiem. Es domāju, ka Latvijā būtu jānosaka vispārējais abortu aizliegums. Viņš būtu jānostiprina gan satversmē, gan citos normatīvos aktos un jāiekļauj arī krimināla likumā. Līdz ar to mums būtu tomēr jāpaceļ augstāk šī sabiedrības vērtību latiņa. Tajā pat laikā, es domāju, noteikti mēs varam noteikt kaut kāds atsevišķs gadījums, kad būtu kāds izņēmums, piemēram, apdraudēt mātes dzīvība vai kaut kas tam līdzīgs. Un es domāju, jāsauc arī lietas īstajos vārdos, kā mēs jau dzirdējām, ka tas aborts būtu jādefinē kā nonāvēšana un paredzot visas tiesiskās sekas. Arī varbūt tāda neliela nianse, bet kas varētu mainīties, ja mēs mainītu šo kriminālu likumu un satversmi, ir par to amorālo veidu, kā šobrīd tie abortētie bērniņi tiek vispār izmesti miskastē, viņiem netiek nodrošināta nekāda cienīga apiešanās ar viņiem vai, piemēram, miršanas apliecības izsniegšana un tādas lietas. Es domāju, to arī vajadzētu mainīt. Tāpat šie ministra kabineta noteikumi, kas nosaka, ka grūtniecības pārtraukšanas kārtību būtu jāatzīst par antikonstitucionāliem un pretrunīgiem ar satversmes 93. pantu. Un tiešām jādomā, kā mēs varam pacelt augstāk to cilvēka cieņas un vērtību latiņu un jādara viss iespējamais, lai tiešām mums Latvijā šī vērtība būtu stingri aizsargāta un ievērota un lai tik patvaļīgi nevarētu atņemt nevienam dzīvību, kā tas notiek tagad. Paldies!